Mēs tagad ejam atpakaļ uz mandātu un ētikas komisiju, jo tika paņemts pārtraukums, jo Dalderim bija pa daudz pret Dalderu bija daudz argumentu. Un tad Daldera biedrs Latkovskis izsludināja pārtraukumu, lai varētu Saeimas juridiskais birojs nākt un aizstāvēt ar saviem argumentiem Dalderu kungu. Jo Dalders ne pie kā nav vainīgs, jo Dalders ir vienotībās. Vienotība nekad nav nekur vainīga. Dina, mēs jūs gaidījām? Es paļies tikko 10 minūtes atpakaļ no tās frakciju. Tas ir viegli iet, vai ne? Man ir ļoti grūti iet. Šīm akmeņiem. Mēs jūs gaidījām pusotru stundu. Nē, niekus. Godvārds? Nē. Ejam iekšā. Orlovs jau sēdēja pie prezidija. Es ietekmēšu cik vien es varu. Cik vien es varu, Dzinterkungs. Malacis. Nu, re. Es nedrīkst nākt iekšā. Kāpēc tu drīkst? Kāpēc jūs man tagad esat duršciet? Nekas, es vienkārši gribu aizmūt. Kā jūs esat man duršciet tagad? Kāpēc, Orlovkungs? Kāpēc jūs man grūstat? Nekas, es vienkārši gribu aizmūt. Kā jūs esat man duršciet tagad? Kāpēc, Orlovkungs? Kāpēc jūs man grūstat? Nekas, es vienkārši gribu aizmūt. Kā jūs esat man duršciet? Caurvīši, es veidu uz dodas. Caurvīši. Bija par sekretāru bija ievēlēts deputāts Kerstiņš, kurš parakstīja arī galziņojumu. Vai es drīkstu, Orlovkungs, maz repliku? Kāpēc ne? Tāpēc, ka šeit runā tikai komisijas locekļi. Jā, bet es esmu bijis klāt, jūs šobrīd... Jā, dodiet. Un tad es varēšu runāt, jā? Pēc tam es drīkstu apsēst. Uz balsojumu dot jums vārdu vai nedot. Lūdzu, iziet, lūdzu, no komisijas telpas. Nē. Lūdzu, iziet. Kāpēc? Es jūs lūdzu. Kāpēc? Tāpēc, ka jūs trauciet komisijas sēdi. Lūdzu, tad es balsoju, vai es traucēju. Es lūdzu jūs iet. Es neiešu. Šeit notika komisijas sēdē. Strādā tikai komisijas locekļi. Ja jūs gribēsiet kaut ko pateikt, jums vajadzētu pieteikties, un es lūkšu komisiju. Ok, es piesakos tad, jā. Labi. Jā, kolēģi, deputāts, kā viņš pieteicas, es gribu uzlikt uz balsojumu, dot viņam vārdu vai nedot. Kurš par to, lai dot vārdu viņam? Tad tā patiesībā ir tāda, ka man ir arī Ekrāns Šāviņš no īziņas, kur ir aizsūtījis Dalderkungs koalīcijas deputātiem, kuri ir Saeimā šajā parlamentārā izmeklēšanas komisijā, kur viņš mēģināja sasaukt šo te sēdi pats, tikai vienīgi koalīcijas deputātiem, kuri ir parlamentārā izmeklēšanas komisijā. Un, ja jums vajag šo Ekrāns Šāviņu, jums varu parādīt. Tad Dalderkungs gribēja jums vēl minēt uz to, kā notikās šī lieta. Dalderkungs mēģina teikt, ka Zeltūtas komisija bija kāda tiesa. Nebūtu nē. Dalderkungs saka, ka ir nevainības prezumpcija. Jā, mēs nedublējām tiesas funkciju, bet mēs atradām cilvēkus, kas ir morāli un ētiski atbildīgi. Te nav runa par citām atbildībām, kā tikai par morālo un ētisko. Mēs nevienu netiesājam. Un šie cilvēki pirms tam jau paši atzina savu vainu. Kā rezultātā pirmos, ko mēs iebalsojām iekšā, bija vienotības pārstāvja Dombrovska priekšgalā. Tad pagāja vēl 2 nedēļas, un tad aizgāja saskaņas biedri. Tāpēc arī Dalderkungs no sākuma bija neapmierināts, pēc tam tās bija viņa priekšlikums iebalsot arī saskaņas biedrus. Un to Orlovkungs nezinu, kāpēc nepiemin, jo varbūt aizmirsās. Līdz ar to es vienkārši jums pastāstu, kā tas patiesībā ir. Un tas, ka Baložkungs ir sasaucis sēdi, it kā Dalderkungam nezinot, ir meli, un Dalderkungs pats ir sūtījis šīs te īziņas šiem te tikai un vienīgi koalīcijas pārstāvjiem, kas ir no ZZS vienotības, un atvainojot arī no Ingunai Rībena un Kārlim Kreisliņam. Līdz ar to es vienkārši jums izklaidēju šīs te šaubas, ka nav viss tā, kā Orlovkungs šobrīd stāsta. Un runa ir par to, ka Dalderkungam patiesībā uz šo jāskatās ir daudz
plašāk, jo, ja Dalderkungs saka, ka viņš ir pildījis savas sekretāra funkcijas ļoti labi, proti vienkārši klusējot un beigās parakstot, viņš ir saņēmis algu, un es uzskatu, ka viņam ir jāmaksā 2500 eiro par šo gadu, ko viņš ir saņēmis kā sekretāra vietas izpildītājs. Paldies, ka jūs man uzklausījāt. Visas tiesības griezties tiesā un lai Dalderkungs apmaksā. Es vienīgais, ko gribēju, es komisijas locekļiem gribēju pārstāstīt. Kolēģis grib piedāvāt pāriet pie balsojuma. Mēs esam paldies jums skaidrojumu. Pāriet pie balsojumu. Kurš uzskatā, ka Dalderkungs pildot sekretāra pantas komisijas sekretāra pienākumi pārkāpja etikas kodeksa panti, kuri vismaz vienu no tiem pantiem, kuri minētie iesniegumi, kuri iesniedza komisijas priekšsēdētājs Dalderkungs. Lūdzu balsot, kurš uzskata, ka viņš pārkāpjas? 1, 2, 3, 4, 5. Tā, kurš atturējas? 4. Paldies. Tad pārkāpums tiek konstatēts, tagad mums vajadzētu vienkārši precizēt, kādi ir panti no mīna. Kolēģi, kādi ir piedāvājumi no tiem sodiem, kuri mēs varam piemērot, izteikt Dalderkungs? Ir jau priekšlikums, mans priekšlikums. Iesniegumā. To nevērtē? Man ir bargākais suds. Man ir iesniegumā norādīts. Jūsu iesniegumiem mēs tagad balsos deputāti, jā? Jums ir frakcijas komisijas, jūsu frakcijas biedrs, viņš vairs piedāvāt arī jūsu. Jā, bet ja diskutēt, ir jāsāk no manas piedāvāt. Lūdzu, Sīnotājs. Mans priekšlikums izteikt punktu vārdu brīdinājumu. Tā, kolēģi, kādi ir vēl lietas, kurš pār šo priekšlikumu? Kurš veikt, kurš apturējis? Viens. Tad komisija konstatēja, ka pārkāps Saeimas deputāta etika un tiek izteikt mutiskais brīdinājums. Jā, paldies, kolēģi, sēdējos Jūs apzināties savu ieteikumu par to, kādu sodu jūs pieteicāt? Jūs apzināties pats? Es esmu cilvēks, kas vērtē visu objektīvi. Jūs, es atvainojos, jūs tikko kā ieteicāt 54 cilvēku. Jā, piemērot vienu no sodiem, ko nosaka Saeimas kārtības rullis. Silinkungs, viņam plāns bija noraut nost sēdi, lai vispār nebūtu šis te gala ziņojums. Viņam tas bija plāns. Mēs nevērtējam šādu faktu. Mēs šī te sēdē ētikas komisija šī te sēdē konsekventi vērtēja faktu par to, vai neparakstot ir izdarīts pārkāpums vai ne. Pārkāpums ir izdarīts, to ir komisijas. Viņa plāns bija noraut gala ziņojumu, lai viņš netiks vispār nolasīts. Tas man nav zināms. Jūs to nezinājāt. Ja? Labi, paldies. Mēs redzam, kāds jūs esiet. Paldies jums. Ļoti labi. Deputāts Siliņš. ZZS. Par nožēlu tribīnē kāpāt tikai par 16. gadu budžetu. Un pārsvarā par daudzgadu budžetu nerunājam. Jūs šo 16. labi. Ja ne jūs Raujums kundze, tad varbūt ekonomikas ministra tāda Reiznieks Ozola varēja teikt rūku par tautsēmniecības attīstību nākošajos 3 gados. Kā Latvija un tās cilvēki ir izslāpuši pēc straujākas ekonomiskās attīstības. Ministru kundze varētu iezīmēt, kā viņa darbosies, lai iegūtu jaunus eksporta tirgus, kuri vajadzīgi kā uzņēmējiem, kuriem pazūd Krievijas tirgus. Nacionālā apvienība taisās sūtīt bēgļus atpakaļ, savukārt ministre taisās bēgļus integrēt. Mazliet pretrunā. Bet vienalga ministrs kundze taču varēja nākt šeit un runāt par 2000.
vai būs vīri un sieva. Par budžetu nav ko.